Mūsdienās arvien biežāk jaunieši izvēlas kādu no savu ķermeņa daļām klāt ar tetovējumiem. Tādēļ dosimies uz Rīgas tinti, kā arī noskaidrosim jauniešu viedokli un pieredzi, ko un kāpēc izvēlējās tetovēt. Rīgas tinta pastāv jau no 2010. gada 8. aprīļa. Pašlaik tas ir viens no populārākajiem un pieprasītākajiem tetovēšanas saloniem Latvijā, kas atrodas pašā Vestrīgas sirdī. Rīgas tinta lauž stereotipus par tetovēšanas kultūru un vidi. Un mazliet vairāk par to visu mums pastāstīs Jānis. Ar tetovēšanu es nodarbojos jau laikam gadus 7 vai 8. Man liekas 8. Es īsti neatceros. Un sākās tas viss diezgan spontāni, jo zīmēt es zīmēju laikam kopš es tev atceros. Ļoti sen un zīmēšana man vienmēr ļoti patikusi. Un tad vienkārši kaut kāda apstākļu sakritības dēļ viens no maniem pazīstamiem draugiem piedāvāja man pamēģināt, vai es negribu pateikt paštaisīt tetovēšanas mašīnīti. Kas izstījās diezgan krimināli un tāda, pilnīgi cietuma stilā. Bet azarts jau bija pamatīgs un es tā kā pamēģināju un laikam no tā brīža, tos 8 gadus vai cik tur atpakaļ, arī tas viss tā aizgāja. Es droši vien nekad īsti nebūtu iedomājies, ka tas varētu aiziet tik nopietni kā tagad. Lai taisītu tetovējumu, ir jābūt vismaz 18 gadus vecam. Ar vecāku atļauju to var darīt arī ātrāk, taču jāņem vērā, ka tetovējumi var deformēties, mainoties miesas būvē. Man ir tikai viens tetovējums, un es viņu iztetovēju 14 gados, jo man krustmāte uzdāvināja dāvankarti, man praktiski nebija izvēles. Bet man vecāki ļāva, tāpēc uztetovēju. Man tetovējums ir uz lāpstiņām. Neteikšu, kas ir tas noslēpums. Ja kādreiz redzēsiet, tad zināsiet. Un es neiesaku tik agrā vecumā tetovēt, jo ja man būtu šīs dienas domāšana, tad es domāju, ka netetovētu neko. Man liekas, ja ir tetovējums, tad tikai viens un tāds īpašs, nevajag tur pārāk pārspīlēt. Un nav īsti tā, ka mēs taisīsim jebko, ko mums paprasīs. Jo tomēr mums ir tā vara un iespēja cilvēkam atteikt. Ja mums liekas, ka tas nav diezgan interesants darbs un īsti prieku mēs no tā nedabūsim, tad drīzāk tiek meklēts kāds cits variants, kompromiss variants, vai arī citreiz tiek pateikts vienkārši, ka vajag tūkstēt personīgi, bet šajā salonā šo tetovējumu. Pārsvarā kā tas tetovējums top ir tā, ka cilvēks atnāk, primārā ideja vienmēr jānāk no cilvēka. Mēs nevaram cilvēkam izdomāt, ko viņam vajag uztatēt, bet mēs noteikti varam palīdzēt izpildīt. Noteikti uztaisīt šo tetovējumu un uzzīmēt stilistiski, kā viņam labāk patīk, vai šo to pamainīt. Citreiz cilvēki nāk jau ar konkrētam, reāli uzskicētām idejām, bet tad mēs viņus mēģinām attīstīt līdz tādam punktam, kad tas apmierina gan mūsu, gan klientu, un tas viņam būs labs. Ja diemžēl ir tāda varianta, ka cilvēki atnāk un saka, es gribu tetovējumu, bet es īsti nezinu ko. Tas ir tas pats sliktākais variants, bet tad visbiežāk arī viņi tiek sūtīti prom un teikt, ka nāc tā, tad, kad būs tā ideja, jo tas kaut kādā ziņā diezgan muļķīgi, ja mums klientu vietā vajadzētu izdomāt, ka tas ir jāiztetovēja. Tātad pirmā tetovējums bija 17 gadu vecumā. Man uzreiz uztetovēja abas divas, man ir šajā vietā bandītas, es skatu kāju. Tam tetovējumam tāda īsta nozīme gan nav, man viņa vienkārši, es ieraudzīju viņas internetā, man viņa iepatikās. Un tad es sapratu, ka es arī gribu kaut ko līdzīgu. Es īstenībā gribētu sev uz muguras kaut kādu testu. Es jau pagaidām neesmu izdomājis kādu, bet es kaut kad tuvākā laikā domāju viņu iztetovēt. Man pašai tā doma ļoti patīk, ka tetovējumiem ir kaut kāda gudra doma apakšā, ka viņi nav vienkārši tā, ka jaunības kļūda vismaz, bet ka viņi ir tiešām ļoti gudra ideja. Varētu iedalīt divās grupās klientu. Viena ir tā, kuriem tetovējums ir svarīgs tīri dēļ tās nozīmes. Otra daļa ir tā, kas taisa tos tetovējumus tikai tāpēc, ka viņi vienkārši labi izskatās kā reāli dekoratīvi elementi.
Un man kā tetētājiem diezgan ir abi varianti. Es neuzskatu, ka katram tetvējumam vajadzētu būt apakšā raudulīgi stāsti vai kaut kādi traģiski notikumi vai es nezinu, vai taisīt tetvējumus tikai tad, kad dzimst bērni vai vecās cilvēki. Es tomēr uzskatu, ka lai cik dziļu nozīmi būtu jebkuram tetvējumam, jebkurā gadījumā tas, ko cilvēks uztvers, noteikti būs tas vizuālais aspekts. Un nevar noliekt, ka, piemēram, diez vai būs tāds variants, ka cilvēks varbūt taisīs tetvējumu, kurš ir ļoti dziļi un svarīgi nozīme, bet viņam taisīsies ļoti nesmīgi. Ir jau sen tomēr laiks iet prom no tā cietuma un kriminālā stereotipa, kas ir tetvēšanai. Man liekas, Latvijā un vispār Austrum Eiropā tādēļ. Kaut kādā ziņā man vienmēr tomēr licies muļķīgi, kad cilvēks atnāk un viņš ir izdomājis kaut kādu ideju, bet tad viņš uzprasa, kā šitais cietumā, ko nozīmē. Man tā kā gribās jautāt, vai viņš baigi plānos to cietumu tā kā tikt, tas kaut kādā ziņā muļķīgi. Cilvēks jau diezgan ātri pierod pie sāpēm. Un tās sāpes ir monotonas un kaut kādā brīdī viņš jau tev tādu psihotēlisku kaut kādu efektu. Ļoti reti īstenībā ir tā, ka patiešām tetvējums ir sāpes viņā neizturēt. Ceļš meitenes ir 100% absolūti stiprais dzimums, tā kā viņiem tas ir vēl vieglāk. Tas nav nekas tur pārdabiski sāpīgs vai kaut kas tam līdzīgs, tas tomēr ir. Es zinu, ka daudziem cilvēkiem tā ir tā barjēra, kāpēc viņi tomēr nevar saņemties to pirmo tetvējumu uztaisīt, vai viņi liekas, ka viņi vienkārši neizturēs. Bet ļoti bieži vien šie klienti viņi atnāk, kad viņam sāc taisīt, un nav nemaz tik traki, un tad jau viss aiziet. Viņa ir rīguma nekādas notiek. Ja esat nolēmis taisīt tetvējumu, jums pārliecinieties par savas ādas veselības stāvokli, taču galvenais – rūpīgi pārdomājiet savu izvēli, jo tetvējums ir uz visu mūžu.